Čau visiem dabas bērniem un dabas bērna bērniem. Šoreiz esam jaunā vietā. Tā nav upe, tas ir tāds ūdens krātuve. Mēģināšu līnīti paķert kaut kādu vakaru. Un vēl kā variants šodien uz līdekām pamētāsim. Bet laiciņš ir pārāk labs priekš līdekām. Ja es noķeršu kaut vienu līdeku, tas būs wow. Lūk, te ir mūsu mīļā telts. Ģimenes 4 vietas, bet ja baigi gribās, var vēl te salikt kādus 3. Visiem būs vieta. Smuki sakarināti hamaki. Varbūt kāds ir gulējis hamakā, zina, cik krūti tas ir. Šitādā klusumiņā mierā paslīdēt ar kajaku ir nereāla bauda. Daudz domā, ka es reklamēju to kajaku, īstenībā nē. Vienkārši pašam patīk un saku savas emocijas. Šī ūdens krātuve ir ļoti dzidra, to var redzēt. Es nezinu, redzat jūs mānekli, nē. Vispār te ir pārāk dzidras. Un vēl saule bliež, un es domāju, līdeka baigi negribēs. Man jāatrod kaut kādu ēnes pusi. Es domāju, tur es aizbraukšu, uztaisīšu kaut kāds iemetienes. Forša ēna varētu būt kāda līdeka. Man vajag vakariņām. Sievietes prasa, ka jā, kad vārīsim zupu. Nezinu, redzējāt, jūs neredzējāt. Nu tāda pusotrinieta stabila. Čanks ir apgrausts. Es redzēju, ka viņa sūdīgi turējās, bet tā, labi bija. Ej tu nost. Belda? Labi, netērēsim laiku. Aiziesim uzēst un pagaidīsim, kad saulīte nokritīs zemāk. Ūdens dzidrums ļoti labs. Tā kā dzidrs ūdens, saule spīd, mākoņi nav, līdeka arī ļoti uzmanīga un viņas stāv tur zālēs iekšā. Mazās šitādas līdekas. Šī gada, laikam, šī sezona ikri peldējās. Nu tāda 10 cm, 5 cm, tāda mazie visādi. Uzlikām tādu uz dzīvo. Mēģināsim dabūt. Izskatās, ka kaut kas ir pieķēries. Nā, kaut kas ir, jā. Hei! Ir! Labs! Ir! Nostrādāja mana schēma. Nostrādāja, labs. Es uztaisīju tādu pudeli, uzsēju auklu un tikko izbrauc ārā un ir virsū. Uzlikām asarīti, sīkie noķēri. Labais. Zupa būs. Arī interesē tas jautājums, kāpēc tieši lielāka izmēra līdeka vienmēr aiziet prom, noraujās. Bija baigi smukā tāda. Nu, es domāju, īstenībā līdz 2 kilogrami tāda gara, smuka slaida. Arī tikpat silta diena, kā iepriekšējās 3. Bet tieši šodien līdeka izgāja medībās. Iepriekšējās dienas vispār pilnīga nulle, līdeka nekāda.
Bet šodien forši strādā. Šodien jau tikko otra copa bija. Bet tas ir ļoti forši. Varbūt kaut kas ar spiedienu pamainījās. Varbūt rīt būs augstāks. Vienu, divas reizes uzērē. Un viss viņš tev slīd lēnītēm. Bišku pierē. Un malc. Nekādi motori nav vajadzīgi. Tā kā šoreiz nesanāca baigi labi saķert. Bet kaut ko dabojām, paēdām, zupu uzvārījām. Bet galvenais ir tas, kad es iefilmēju mazliet mānekļus, kā viņi zem ūdens izskatās. Pastāst, kā tev zupiņa? Garšīgi. Šī tā zupiņa, ko mēs noķērām uz to pudeli. Jā, līdzi. Varbūt bija kilograms. Nu, bija zem, mazliet zem. Nu jā, vēl bija būt. Tagad nebūs vairāk, tagad vēdriņa. Zupiņu uztaisījām, palika tikai astīti un mazliet kartupelīši. Mēs Jā, re, kur Ingacīs šobrīd vāra makaronas mums. Ar ko būs makaroni? Ar sieru. Un viss? Jā. Dārgie draugi, manā YouTube kanālā Dabas bērns ir 5000 sekotāju. Tāpēc es gribu uztaisīt konkursiņu 50 eiro vērtībā. Ko priekš tā vajag? Tev jābūt Dabas bērns YouTube kanāla sekotājiem un jāuzraksta foršs, pozitīvs komentārs un uzrakstīt mīļāko vai kurš tev video visvairāk patīk no mana kanāla. Un es izvēlēšos to foršāko komentāru un balvu 50 eiro vērtībā aizsūtīšu tev.